Labdien, strēlnieki! Aprīlis. Kā jutīsies strēlnieki aprīlī? Nu, tieši tā kā strēlniekam patīk pilnīgā mierā, pilnīgā harmonijā, apcerē, priekā, tāds lēna enerģija, sakārtota, pārdomāju, izdarīju, secīgi visas lietas, nesteidzos, iedodu sev laiku. Nu, varbūt, ka ne tik ļoti atbilstoši strēlniekam, jo tie strēlnieki jau dažkārt ļoti izpalīdzīgi arī ar citiem cilvēkiem. Katrā ziņā šī kārts liecina par tādu savas vietas, sava miera vietas sakārtošanu, izbaudīšanu, dzīvošanu tajā. Nu, un šis mēnesis, man liekas, ir ritīgi baudāms ar pastaigām, ar fiziskajām nodarbēm, bet ne jau tādu pārcenšas, jūs redzat, joga te ir, ja? Ar kādu vizualizāciju, ar plānošanu, nu, tādā pilnīgā mierā iespējams plānoju ilgāku laiku, kā pavadīšu vasaru. Skatīsimies, vai darbs jums ļaus tik mierīgā enerģijā dzīvot. Jā, darbā arī viss iet no rokas, viss ir sakārtots, daudzas lietas iet jau pašas no sevis, jums tikai tā mazlietiņās jāpieliek nedaudz enerģija vienā lietā, otrā lietā, jāpakontrolē mazlietiņās un viss iet uz priekšu, viss ir atmaksāts, alga laba, produkti ir, viss, kas ir atkarīgs no tā fiziskā plāna, kas ir saistīts ar jūsu darbu, tur viss ir ļoti sakārtots un mierīgi. Turklāt jūs esat novērtēts, ja? Jūs esat novērtēts un dažām labām strēlniekām būs kaut kāda papildus maksa, ja jūsu dzīvē alga nāk tikai, nu tā kā alga vai avans, ja, tad šeit ir tie divi avoti. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda iespēja vēl, nezinu, nu vai tas saucās piepelnīties, bet vēl kaut kāds viens avotiņš var ietekmēt jūsu makā, kas sola kaut kāds papildus, papildus eiro. Privātā dzīve, strēlnieki. Tas laikam tas lēnīgums, tā lēnā apcere gan partnerim apniks, man liekas, ka te gan līdz vai atkārtojās tās divas kārtas, ja jūs redzat, ka šeit tādā pilnīgā mierā notika apcere, apdomāšana, lēnā garā, nekur negribu doties, man te pati ir ērti, man te mājās viss ir labi, ja, un te partneris sāk buntoties un pieprasa, lai jūs kaut ko darat viņa labā, lai jūs dodaties varbūt, vai iesaistaties, ja, un te ir tāda uzreiz nevēlēšanās piedalīties, un tāds iekšējs protests, tad šeit mazliet oši pēc drāmas partnerībā. Esiet uzmanīgi, jūs tagad zinat, tas nav obligāti. Kas bija obligāti? Obligāti ir ieklausīties partnerī un saprast, ko viņš vēlās, cik daudz es tev varu dot un kurā brīdī es vairs nevaru pie tevis piekāpties. Ja? Tātad šo nenovedīsim attiecības līdz bezmiegam, līdz dusmām, līdz tam, ka partneris aiziet gulēt uz dīvāna. Esam iecietīgi un klausamies viņām. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik tikai meklē attiecības, nu šī tiešām nav tā kārts, ko es teikšu, kas jums būtu vēlama. Es teiktu, šajā mēnesī varbūt nemeklējiet attiecības, jo tas tikai laupīs jums sirdsmieru, tas laupīs jums naktsmiegu, tas laupīs jums drosmi un izturību. Nu, tad šajā mēnesī gluži vienkārši pauze, izbaudu laiku sev, savam priekam un nemēģinu nemazam nevienu piesaistīt. Un padoms. Padoms 6 klausi, kas nozīmē, ka jums tomēr šajā mēnesī ļoti būs nepieciešama sava miera vieta, sava miera osta. Vienam tas būs kabinets, vienam tas būs guļamistaba, citam tā būs biblioteka. Nu, tas skats pa logu, bet iespējams, ka tas logs ir tikai tādēļ, lai jūs paskatītos sevi iekšpusē un saprastu, ko man ir svarīgi saņemt šajā aprīļa mēnesī no pasaules. Paldies par uzmanību, mīļie strēlnieki, uz tikšanos!